Sociālā uzņēmējdarbība Rīgas plānošanas reģionā ir daudzveidīga un veido iekļaujošu sabiedrību. Tas ir ieguvums gan cilvēkiem, gan pašvaldībām, gan ekonomikai kopumā. Pašvaldība ir tā, kas ir vistuvāk cilvēkam, vistuvāk uzņēmējiem un vistuvāk arī tai problēmai, iespējams sociālai problēmai, kura jārisina tajā konkrētajā vietā vai pašvaldībā. Mēs redzam, ka tās sociālās problēmas kļūst daudz komplicētākas un pašvaldība vien ar saviem resursiem nevar tikt galā. Viņi var paļauties uz tādiem uzticamiem partneriem, kas ir sociālai uzņēmēji. Reģiona iesaiste ir ļoti svarīga sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Pašvaldības arī atbalsta kaut kādā veidā tieši, netieši ar naudu, bez naudas, ar telpām, ar kādiem sociāli atbildīgiem iepirkumiem, pasūtījumiem. Vietējos sociālās uzņēmējas plānošanas reģionus mēs saredzam kā labus sadarbības partnerus, kas varētu palīdzēt arī valsts puses aiznest to ziņu un varbūt palīdzēt kaut kā šo ideju par ciešāku pašvaldību iesaisti. Pašvaldībām ir nozīmīga loma sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmā. Tās var atbalstīt dažādi. Būt gan partneri, gan klienti un atbalstītāji, palīdzot sociālajiem uzņēmumiem augt un attīstīties. Mēs nodrošinām nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un bezmaksas telpas sociālajai uzņēmējdarbībai. Mūsu gadījumā visi var nodrošina darba vietas un darba tirgu vispār cilvēkiem ar invaliditāti. Un pašvaldībai kā tādai šī sociālā grupa tiek iekļauta darba tirgu. Un līdz ar to tās pabalstu izmaksas, kas varētu būt tēmētas šai jomai, loģiski ir mazāks. Mēs esam darba integrācijas uzņēmums. Mūsu darbības pamatmērķis ir sniegt iespēju strādāt cilvēkiem ar invaliditāti vai garīgu raksturu traucējumiem un arī viņu tuviniekiem. Sociālie uzņēmumi darbojas dažādās jomās, no izglītības un veselības līdz videi un kultūrai, radot ieguvumu sabiedrībai. Siguldā mēs veiksmīgi strādājam kopā ar pašvaldību. Pirmkārt jau tās ir telpas, ko pašvaldība mums dod bezatlīdzības lietošanā, kas ir nopietnas atbalsts uzņēmējiem. Tāpat mēs sadarbojamies dažādos pasūtījumu formās. Mēs darbojāmies kā biedrība Free Rīgā jau kādus 6 gadus. Cilvēkiem vajag telpu sociālām eksperimentālām idejām, kurām komerc telpas nav piemērotas, viņi grib būt kopā. Un otrkārt, protams, tā pati vides veidošana, ka mēs ņemam tukšas ēkas, mēs viņas būtībā pārstrādājam, jeb kompostējam, lai tajās augtu kaut kas jauns. Brīvā tirgus ekonomika šajā gadījumā nerisina šo problēmu ar tukšajām ēkām. Un katra tukšā ēka viņa pazemina vidas kvalitāti, drošības sajūtu un tīri īpašumu cenas sev apkārt. Līdz ar to te ir ieguvēji visi. Pašvaldībai ir svarīgi atbalstīt, tāpēc, ka vispirms jau mēs atbalstam uzņēmēju darbību un saimniecisko darbību kā tādu. Tas ir aktuāli pašvaldības izaugsmai kā tādai. Bet īpaši, ja mēs runājam par sociālo uzņēmēju darbību, tad, teiksim, Rīgas attīstības programmā ir definēti mērķi, kurus bez sociālajiem uzņēmējiem mēs pēc būtības arī mums būs ļoti grūti sasniegt. Tā ir iekļaujoša pilsēta, tāpat ir atbalstoša pilsēta, arī visas vidas un klimata pārmaiņas, kurās startē sociālā uzņēmēja darbība. Mēs esam radījuši speciāli atsevišķu jaunu uzņēmēju darbības atbalsta programmu sociālajiem uzņēmējiem, kas ir fokusēta tieši uz vidas pieejamības nodrošināšanu, gan fiziskās, gan digitālās. Tas jau sen vairs nav stāsts par cipariem un ekonomisko ieguvumu, kā arī par cilvēku labklājību, par viņu iespēju iekļauties sabiedrībā un saglabāt noteiktu dzīves kvalitāti. Mēs šeit nodrošinām sociālus pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Mums ir grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura traucējumiem, grupu dienas centrs senioriem ar demenci. Tas pienesums, ka jebkurš cilvēks viņš paliek aktīvs sabiedrībā. Mums ir tieši sadarbība pašvaldība, jo šo pakalpojumu tieši pērk Rīgas pašvaldība un Pierīgas pašvaldības. Un tas visiem veido kopīgi dzīves kvalitāti uzlabošanu Rīgai kopumā, visiem iedzīvotājiem. Sociālais uzņēmums Dzīvības poga palīdz cilvēkiem gan ar kroniskām saslimšanām, gan ar kustību traucējumiem, vientuļiem senioriem un bērniem ar invaliditāti un ar autismu.
Rīgas sociālais dienests ir tas klients, kuram mēs visvairāk nodrošinām tieši mājas stacionārās ierīces. Šie cilvēki var pārvietoties 300 metru rādījusā no šīs stacionārās ierīces, un nepieciešamības gadījumā viņi paši var izsaukt palīdzību. Mēs ceram, ka aizvien vairāk pašvaldības ņems piemēru no Rīgas pašvaldības un izvēlēsies šo dienas uzraudzības pakalpojumu tieši no sociālajiem uzņēmumiem. Mūsu mērķi ir palīdzēt cilvēkiem, lai viņi būtu noderīgi sabiedrībā. Cilvēki ir iespēja iegādāt mēbeli un dažādas mājā interjera lietas. Pašvaldība mums palīdz piedalīties dažādos projektos. Sociālais uzņēmums Vietocierība man palīdzēja. Es 10 gados atpakaļ biju atkarīga. Tagad es dzīvoju jauno dzīvē. Mēs ražojam specializētu apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pārsvarā cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā. Mēs palīdzam šiem cilvēkiem kļūt patstāvīgākiem un vairāk iziet sabiedrībā, jo mūsu apģērbs ir ne tikai funkcionāls, bet arī skaists. Ropašu pašvaldība mums ir palīdzējusi ļoti daudz. Pirmkārt, šīs telpas, kurās jūs esat, tās mums ir piešķīrusi lietošanā Ropašu pašvaldība kā sociālām uzņēmumam. Pašvaldībām ir pieejama praktiska metodoloģija sociālās uzņēmējdarbības rīcības plāna izstrādei. Soli pa solim iespējams radīt konkrētu vietējām vajadzībām pielāgotu plānu. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā pašvaldība var atbalstīt sociālos uzņēmumus, un arī mūsu mājaslapā var atrast ļoti daudz informācijas par šo. Esam izveidojuši tādu metodisko materiālu ar 11 darba lapām, kuras aizpildot var izveidot savu rīcības plānu, izveidot savu stratēģisko uzdevumu un aktivitātes, ko pašvaldība var un vēlas veikt, lai atbalstītu sociālos uzņēmējus. Rīgas plānošanas reģionam ir iespēja mācīties no citu Eiropas Savienības reģionu pieredzes Interreg Europe projekta ietvaros. Vizītes pie ārvalstu partneriem paplašina izpratni, kā sociālā uzņēmējdarbība var būt gan ekonomiski izdevīga, gan sociāli nozīmīga, sadarbojoties ar pašvaldībām. For us, social economy is a very important sector in our province of Flemish Brabant. The social economy has this social mission, and it's most of the time it's the employment of disadvantaged groups, but it can also combine with other societal goals. So the combination of these social goals makes it a very nice partner for local authorities to work together. We try to stimulate them, for example, to buy products or services from social economy. So there are different roles that they can take, the municipalities, and we try to provide some good examples. As province, we have the roles: financer, give grants, but director make a community building, networking between regular economy, social economy. Pašvaldības saka, jā, ka mēs saprotam, ka mums vajag sadarboties un ka mēs gribam iesaistīties un sadarboties savā starpā, ka mēs gribam tikties ar sociālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem un dzirdēt tās viņu lietas un problēmas. Mēs varam būt kā platforma mūsu pašvaldībām, kur pašvaldības var tikties pieredzes apmaiņai, pašvaldības var tīkloties savā starpā un līdzīgi arī sociālajiem uzņēmējiem. Tas ir tas, kā mēs redzam savu kā reģiona lomu. Katrai pašvaldībai jāsaprot, ka no viņas konkrēti ir atkarīgs, kādu dzīves kvalitāti viņa veido šajā savā teritorijā saviem iedzīvotājiem. Un tad, ja viņa to saprot, tad viņa izmanto visus tos mehānismus, kas arī tā skaitā atbalstīt sociālo uzņēmēju darbību.